Skat, 10 lielākās kļūdas. 10. vieta. Dzīvokli Purčikā varētu izīrēt digitāli. 2010. gadā bija ideja izveidot fotogrāfu tīklu, kas Rīgā ikdienu vizualizētu līdz 100 dzīvokļiem. Ideja kā māja, taču nebija dzīvotspējīga Latvijas tirgū. 2014. gadā sākām fotografēt pirmos testus ar Minhenes mākleru kompāniju par visu dzīvokļu vizualizēšanu ar mērķi pārdošanas un īres procesu pilnībā novirzīt tiešsaistē. 9. vieta. Pirmā tehnika. Sākumā, lai pēc iespējas efektīvāk un ātrāk veiktu fotografēšanu, iegādājāmies one-shoot kameru. Domājām, ka viss notiks automātiski, ģeniālā doma izgāzās. Kā rezultātā patērējām 2 reizes vairāk laika un ieguvām 5 reizes sliktāku rezultātu. Kas palika pāri? Skat birojā ir smuka vēstures relikvija, kuru plānojam ievietot muzejā. 8. vieta. Citos medību laukos. 2012. gadā pēc saņemtā e-pasta no klienta, kur rakstīts, ka mārketinga vadītāji maina darba vietu un nodod komunikāciju par projektu kolēģei, Lipšānas jaunkundze skrienot Paspazijas bulvāru uz tramvaju un steidzīgi zvanot klientei svinīgi sasveicinās un veikli atbild, lai veicās citos medību laukos. Protams, tas nebija tā domāts, bet secinām vienu – multitaskings nestrādā arī sievietēm. 7. vieta. Jenkijs Punks. Reiz atnācis strādāt tāds aktīvs džeks, kurš sevi sociālajos tīklos dēvēja par Jenkiju Punku. Pēc kādas darba dienas un ofisa pokera vakar, Jenkijs bija gatavs krāšņai nakts uzdzīvei, bet pirms došanās sapratis, ka nepieciešama papildus līdzekļi, paņēma skat vienīgo fototehniku un devās uz Lombardu. Tālāk sekoja spriedzes detektīvs, kā rezultātā tomēr atguvām mūsu dārgu. Pilnā šī stāsta versija ir pat ļoti skarba. 6. vieta. 9 lati par vienu 360 grādu ainu. Pirmās 360 grādu ainas tika tirgotas par 9 latiem, kas bija 80% no vidējās tirgus cenas. Grūti komentēt aprēķinu pamatojumu, taču šobrīd vienu 360 grādu ainu skat Maskavā veido par 148 eiro. Lai noteiktu produktu cenu, vajadzētu tomēr veikt aprēķinus. 5. vieta. Eksporta stratēģija. Skat LV dibināja Giraffe 360, lai eksportētu pakalpojumu uz Skandināviju. Zviedrijas tirgus atvēršanai tika investētas 10 000 stundu, kā rezultātā tika realizēti tieši 0 projekti. Paralēli šim laika ieguldījumam Krievijā ir mūsu lielākie klienti, taču joprojām pat mājaslapa nav pieejama krievu valodā. Sludinājums: meklējam krievu valodas privātskolotāju. 4. vieta. Griesti. Noplēsām griestu planšetes, jo domājam, ka tā būs stilīgi, industriāli, radoši, vairāk gaisa, vairāk vietas panākumiem un tā tālāk. Drīz varēsiet nākt pie mums ciemos jaunajās mājās, mēs pārvācamies uz citām telpām. 3. vieta. Krievu valoda. Saņēmām pirmo pasūtījumu doties vizualizēt projektu Vgalandiju. Pēc tam, kad jau bijām sapriecājušies par pirmo projektu Gotlandē un papildus vēl saplānojuši darbus Zviedrijā, izlidošanas dienā Mareks paskatījās klienta atsūtīto aviobiļeti, kas veda uz Amsterdamas lidostu. Nu ja? Vgalandiju. Postskriptum. Joprojām meklējam krievu valodas privātskolotāju. 2. vieta. Jā. Ziniet, kā ir ar to 2. vietu? Šī kļūda droši vien vēl tikai to. Giraffe 360. Giraffe 360. 1. vieta. Skat LV. Kad bankas nereaģēja uz biznesa plānu tādos konkursos kā Ideja kauss un citi pat nepārcēla pāri pirmajai kārtai, un visi pazīstamie teica, ka šitais jau nestrādās, Miks tik un tā atrada naudu pirmās tehnikas iegādēji ar solīdiem augļotāju 30% gadā, un skat žirafe dzima. Skat Latvijā ir audzējis savu nišu 4 gadus pēc kārtas ar 100% pieaugumu gadā. Pēc projekta apjoma ir viena no vislielākajām nozares kompānijām visā Eiropā un nākamo 3 gadu laikā sasniegs 1 miljonu eiro apgrozījumu.
nav tik slikti priekš tik briesmīgas stratēģijas. Kļūdas ir bijušas un tādas būs vēl, bet tikai mēs paši nosakām, kā defekti kļūst par efektiem. Un tādi mēs esam. Cilvēki. Skat, cilvēki.